Man bija leģendāra nāras dzīve ar manām draudzenēm. Mēs atklājām maku un tās maģisko alu vienā garlaicīgā, negaidītā dienā. Kad mēs izpētījām alas iekšpusi, mēnes gaisma aktivizēja dabisko ūdens baseinu, un mūsu prātos tieši tajā brīdī šī maģiskā balss mums lika ielēkt baseinā. Mēs visas tā arī izdarījām, un uz dažām sekundēm mūsu dzīves tika svētītās, un mēs kļuvām par maģiskām nārām ar unikālām spējām. Mūsu trīs nāru masu kopība kļuva par vienu. Mēs apsolījām nekad nešķirties, un mēs turējām šo solījumu, izņemot gadījumus, kad mums radās problēmas un grūtības. Dažreiz mums bija nepieciešama telpa, lai izprastu un izprastu savas problēmas, bet galu galā mēs vienmēr bijām vienotas un kopīgi tās atrisinājām. Gadi pagāja, un katra no mums izvēlējās savu ceļu. Es nenoliekšu, ka man pietrūkst manu māsu draudzeņu. Gadiem ilgi jutos tukša, un vienīgais, ko es varēju darīt, bija turpināt virzīties uz priekšu. Tad kādu dienu man radās ideja par savu biznesu, meklējot unikālas un spēcīgas rotas lietas, kur es varētu izcelties kā uzņēmēja, mākslas cienītāja un galu galā kļūt par savu personību. Es biju priekšniece ar unikālu un īpašu komandu, un tā tas notika, un mans sapnis piepildījās. Bet pēc gadiem es ieraudzīju nāru grupu, un tas man atgādināja par mani un maniem draugiem. Beigās es nolēmu viņiem uzdāvināt puķa rokas spraudzīt, lai viņi varētu atbrīvot Zaku un Mimi māti, ko lai saka par tevi. Tu esi mistiska un uzticīga sev. Tu nekad neļauj dzīves apstākļiem tevi aizēnot vai iznīcināt tavus sapņus un būtību. Tavā pagātnē es redzu divas dzīvības, kas ir tevi iekšā un tevi aizsargā. Viena no tām bija gubernatoras lomā, kurai bija jāaizsargā tauta. Tu biji vienīgā sieviete vēsturē, kas to panāca. Tu arī slēpi noslēpumu. Tu biji ragana, mantota no savas mātes, kura klusībā tev palīdzēja it visā. Tajos laikos tā bija viduslaiku dzīve. Tev pat bija jānogalina, jo viņi grasījās tevi nogalināt. Tev bija savs līdzsvars. Ja viņi tevi sadusmoja, tavas dusmas pārvērtās nāvē un laimīgās beigās. Tev bija viss, ko vēlējies, tu palīdzēji citiem un tu nomiri dabiski. Runājot par otro dzīvi, tu biji bērns, aptuveni 6 gadus vecs, blonds ar skaistām acīm, bet tev bija jānobriest jaunā vecumā.
Valstis vai Anglija? Tas ir neskaidrs. Šajā dzīvē tu kļuvi par unikālu, mīļu un maģisku cilvēku, un tu mantoji visu šo maģisko spēku sevī. Viņi vienmēr tevi pieskata un aizsargā, un dažreiz tu to jūti. Nekad nešaubies par sevi, savu potenciālu vai savu spēku. Tu spīdi visur. Šajā dzīvē tu katru sekundi un katru mirkli iznīcini visus modeļus. Un jaunu necīnīs katru dienu par to, ko vēlīs. Un pēc kā da 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 da